Es pavārīšos droši vien tagad par tādu tēmu kā zemes enerģijas līmenis un ko tas tieši nozīmē un kā tas tieši var justies un kā atšķirt to, kad tev ir normāls enerģijas līmenis vai labs enerģijas līmenis, bet šis te enerģijas līmenis ir nospiests vai nomākts ar kaut kādu iekaisumu, piemēram, un kā varētu justies tas, ka tev točno ir pilnīgs pizģēts ar taviem mitohondrijiem, un tu ļoti vāji ražo enerģiju. Un labs piemērs šeit ir tava apetīte uz gaļu. Vai tu gribi, vai tu vari, vai tev sanāk, vai tev patīk ēst gaļu. Un skaties, ja tev nevelk uz cūgaļu, nevelk uz lielo, pilnīgi noteikti nevelk uz aknām, nu, tu paskaties, un tev taču negribās. Negribās nekādas kotletes, pilnīgi noteikti negribās nekādas cūku ribiņas vai kaut ko tādu. Tas ir tas, kas varētu liecināt par to, ka tev ir zemes enerģijas līmenis. Savukārt, tu varbūt jūties, tavs organisms neražo enerģiju, negrib. Enerģijas ražošana ir limitēta. Varbūt nekas tur baigi netraucē, bet tev vienkārši nav to mitohondriju, un tu viņus varētu tā kā audzēt, ja? Bet tagadējais stāvoklis tāds, iekaisumu nav, bet mitohondriju arī nav pārāk daudz. Tad ir cits stāvoklis, kur tev mitohondriju ir daudz, ar tevi viss ir it kā labi, bet tavu to enerģiju nomāc iekaisums. Šī stāvoklī varētu būt tā, ka tev gaļa patīk, gribās, vari, bet tagad tu to gaļu parasti ēd kopā ar kartuškām un rīsiem un baltmaizi un rupmaizi un majonēzi un visādu citādu huiņu tur liec visu laiku klāt pie savas tās elītās gaļas. Tad tu visu laiku esi iekaisuma stāvoklī, bet gremošanai tā kā pietiek. Kuņģa skābei pietiek. Un tu to gaļu vari labi apstrādāt un tādā kā enerģijas badā nēsi, bet vienkārši tā kā tu ēd labas lietas kā labu gaļu kopā ar visādu sūdu, tad tu noslogo visu laiku savu gremošanas sistēmu. Gremošanai ir visu laiku iekaisums, kas nomāc tavu to lielo foršo spēju ražot enerģiju, būt stipram, jaudīgam, spēcīgam, gudram, reaģēt spējīgam, labi gulošam čalim, meitenei, sievietei vai kā, jā? Ok. Kāpēc un ko tas nozīmē? Skaties, kuņģa skābe pieprasa lielu daudzumu enerģijas. Esat tātad dzirdējuši, ka tev kuņģa skābes ir par daudz, tad tu lieto protona pumpju inhibitorus. Protoni ir tie, kas veido salskābi tavā vēdrā. Tur bišku vēlāk tos protonus vajag pumpēt, bet sākumā tos protonus vajag saražot. Un kurā procesā protoni ļoti daudz ražojās? Enerģijas ražošanas procesā, piemēram, glikolīzē ļoti daudz paliek pāri protonu no glikozes, no cukura vilmaiņas. Tur paliek pāri arī ļoti daudz CO2. Un, ja tev ir laba CO2 tolerance, tātad tev ir labs enerģijas līmenis, tātad tev labi strādā kuņģa skābe, un tātad tev visdrīzākais patiks gaļa un gribēsies viņu ēst, un ar gaļu viss būs ok. Bet ja tev nav laba kapacitāte ražot enerģiju, tev nav daudz to protonu, tev ir vāja kuņģa skābe, tev ir zemes CO2, un tu negribi visdrīzākais ēst gaļu, un tādi cilvēki parasti pavelkās uz kaut kādu vegānu vai veģetāru ēdienu. Un tad skaties, ir vēl viena tēma. Arī Kris Masterjohns, viens no maniem elītākajiem džedijiem pasaulē, mācīja tādu lietu, ka kamēr tu akūti slimo, tev sarkanā gaļa ir labs pārtiks avots, tā kā pārtiks veids, ko tev vajag. Viņš to skaidroja bišķi no cita aspekta. Tur aminoskābes šitādas un tādas, arginīns, piemēram, cinks, dzels, bla, bla, bla. Bet savukārt, kad tava akūtā slimošanas fāze, piemēram, augsta temperatūra, drudz tā tālāk ir beigusies, tad tev labāk ir ēst zivis un olas arī no aminoskābju skata punktu. Bet zivis un olas tāpat arī ir vieglāk gremojamas, it īpaši pēc slimošanas, kad tu esi nomocījies, slimojot, tev pilnīgi noteikti kaut kāda daļa mitohondrija aiziet pa pieskari, un tava kuņģa skābe pēc slimošanas arī droši vien ir palikusi vājāka. Izmanto savu to vēlmi ēst vai neēst gaļu kā diagnostiku un mēģini saprast, kas ar tevi notiek. Vēl vienu fišku iedošu par šito te tātad.
tev ir daudz enerģijas, tev patīk gaļa, tu ēd sūdu un tā tālāk. Šiem cilvēkiem ļoti labi parasti strādā karnivorais uzturs, un sākot ēst karnivoriski, ar viņiem nenotiek nekas traks, viņi nereaģē nekā briesmīgi, pišku nogļukot tur apetīte, kaut kādas lomkas pirmās 2-3 dienas, bet pēc tam viss aiziet lieliski, un viņi superīgi jūtās, un vēders superīgi strādā. Es esmu teicis, ka gaļa ir viens no vieglāk gremojamiem produktiem. Ar vienu nosacījumu, tai kuņģu skābei tev vajag daudz enerģijas, jā? Vot tā. Tā kā pietūnē savu diētu, vispār janvārs skaitās karnivorais mēnesis, ja tu gribi pamēģināt kaut kādu crazy diētu, pamēģini karnivoro diētu, tā ir tāda ideāla beziekaisuma diēta. Kas tur varētu būt risks ar karnivoro uzturu? Tu ēd ļoti daudz proteīnu, tas var patērēt daudz B7 vitamīnu, ja tev uz karnivoro uzturu sāk krist ārā mati, parādās beigās blaugsnes, ādas problēmas, gļotādas problēmas un tā tālāk. Tu zini, tas ir B7 deficīts. Nekas traks, tas viss ir salabojams. Čiu, riu. 7-2.